No atkritumiem tīru vidi Valmierā nodrošina pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāja SIA Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija ciešā sadarbībā. Kopīgiem spēkiem ir izdevies panākt, ka ikvienai privātmājai un namu apsaimniekotājam ir savs līgums ar atkritumu izvedēju. Liekot kopā abām pusēm savu pieejamo informāciju par noslēgtajiem līgumiem un datu bāzi par tām mājsaimniecībām, kam būtu jānoslēdz līgumi, mums izdevās panākt to, ka gandrīz 100% visiem Valmieras pilsētā ir līgumi par atkritumu savākšanu. Kā attaisnojumu mēslošanai dabā, nereti ļaudis min pārāk augstās ikmēneša izmaksas par atkritumu izvešanu. SIA ZAO valmieriešiem nodrošina vairākas izdevīgas un parocīgas atkritumu šķirošanas iespējas, kas būtiski samazina iedzīvotāju rēķinus par nodotajiem atkritumiem. Pilsētā ir izveidots 31 ekopunkts, 2 ekolaukumi un 29 pēc nodošanas režģi. Ekopunkts tas nozīmē, ka tas ir konteineru pāris, kur viens konteiners ir paredzēts pudeļu burku stiklam, un otrs konteiners ir paredzēts šim vieglajam iepakojumam, papīrs, pēc, polietilēns un metāls. Visu metam kopā Ziemeļvidzemē, jo šie materiāli kopā sajaucoties viens otru nesabojā un jāpāršķiro mums viņi ir jebkurā gadījumā. Vairākos ekopunktos ir uzstādīti pazemes konteineri, kas izskatās vizuāli daudz labāk nekā tradicionālie konteineri, aizņem maz vietas, kā arī iedzīvotājiem tie ir ērtāki un izdevīgāki, jo to iztukšošana jāveic salīdzinoši retāk. Tagad braucam reizi pa 3 nedēļām tukšot šo konteineru. Jāsaka, kad ar šo skaistā konteineru uzlikšanu cilvēki arī sākuši šķirot. SIA ZAO Valmieras pilsētā izveidojas arī 2 ekolaukumus, kuros iedzīvotāji tiek laipni aicināti bez maksas nodot šķirotus otrais pārstrādājums atkritumus. Šķirošanas laukumā ikvienam ir iespēja nodot arī savu stikla taru, par ko pretīm saņemot naudiņu. Katrs iedzīvotājs, fiziska persona, kas šeit atved otrais izmantojamās izēvielas, var nopelnīt atlaidi rēķinam par sadzīves atkritumu izvešanu. Ja runājam par akcijām, tad sadarbībā ar pašvaldību notiek pavasaros lielgabarītu savākšanas akcijas un rudeņos zaļo atkritumu savākšanas akcijas. Atkritumu nodošanas un šķirošanas iespējas Valmierā nemitīgi tiek papildinātas un uzlabotas. Jaunākais SIA ZAO piedāvātais pakalpojums ir ekokaste un ekosoma. Juridiskām personām piedāvājam pakalpojumu ekokaste. Tas nozīmē, ka mēs iedodam šo ekokasti, viņš tur saliek iekšā papīrus, un viņam atliek tik vien kā piezvanīt uz telefona numuru, kas ir uz kastes. Mēs aizbraucam, iztukšojam, kasti viņiem pašiem nekur nav jānes. Pakalpojums ir pilnīgi bez maksas. Un otra lieta, kas ir tieši fiziskām personām privātmājām, mēs piedāvājam ekosomu priekš šķirotiem atkritumiem. Klients iegādājās šo ekosomu. Vienreizējs maksājums un iztukšošana notiek pēc grafika, pilnīgi bez maksas. Talsu novadā par tīru vidi centīgi gādā kā pašvaldība, tā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA AS Pie jūra. Tomēr neatsverams palīgs šajā jomā ir pašvaldības policija, kas stingri kontrolē mājsaimniecības, vai tām ir savs līgums ar atkritumu izvedēju, kā arī sadarbībā ar iedzīvotājiem aktīvi izmeklē nelegālus atkritumu izgāšanas gadījumus. Apgalvot to, ka Talsu novadā un Talsu pilsētā būtu pilnīgi visiem 100% noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu mēs nevaram, bet katrā gadījumā tas ir mērķis, ko mēs cenšamies panākt, sadarbojoties ar Kurzemes ainavām. SIA Kurzemes ainavai ir datu bāze par iedzīvotājiem, kam ir noslēgts līgums par atkritumu izvešanu un kuriem nav, un kuriem firma veids šo pakalpojumu. Administratīvo pārkāpumu kodeks paredz personām, kurām nav noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu, naudas sodu no 50 latiem. Minimālā robeža ir šī 50 lati. Šā gada nepilnos 9 mēnešos pie atbildības ir sauktas 9 personas par šo administratīvo pārkāpumu izdarīšanu. Uzņēmums AS Pie jūra Talsos ir ierīkojis 34 šķirošanas laukumu. Šeit šobrīd ir iespēja viņiem zaļā konteinerā likt visu tas, kas ir stikls, burciņas, pudeles. Dzeltenē mēs liekam plasmasu, papīru, tetrapakas, kartonu. Un var pateikt tiem cilvēkiem, kas visi šobrīd zaļajā un dzeltenā konteinerā liek iekšā, par to viņiem nav jāmaksā nekas. Ir jābūt vienkārši jaukai, labai gribai. Izmest atkritumus tiem paredzētajās vietās, nevis mežmalās. Talsu novada iedzīvotājs motivē arī Latvijā modernākais sadzīves atkritumu poligons Janvāri.
Poligonā uz vietas ierīkotas modernas, Vācijā ražotas atkritumu šķirošanas tehnikas, kas nodrošina ātru atkritumu pārstrādi. 5 tonnas vienā stundā. Poligonā janvāri ik viens var nogādāt savus atkritumus šķirotā veidā bez maksas. Šeit ir iespējams viss, sākot ar kompostēšanas materiālu. Protams, ļoti liels akcents tiek likts uz šķirošanu. Šķirot mēs varam gofrēto kartonu, papīru, stikla iepakojumu, loga stiklu, nolietotās sadzīves elektrotehnika, luminescentās lampas, kas skaitās jau it kā bīstamais atkritums, autoriepas, metāls no plastikāta izstrādājumi, PET pudeles. Principā, izņemot autoriepas, tas viss tiek pieņemts bez maksas. SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrība Pie jūras strādā kā ar individuālo klientūru, tā arī ar juridiskām personām. Šeit jūs varat darbdienās atvest savu preci no 8 līdz 21. Un sestdienās no 9 līdz 18. Bauskas novadā tīrību nodrošina pašvaldības, policijas un atkritumu apsaimniekotāju veiksmīgā un ciešā sadarbība. Šī gada 22. jūlijā Bauskas novadā ir pieņemti saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas nosaka iedzīvotāju kā atkritumu radītāju atbildību. Tajos ir noteikts, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai apsaimniekotājam ir pienākums slēgt līgumu par regulāru nešķiroto atkritumu izvešanu. Pilsētas atkrituma apsaimniekošanā arī pilsētas vadība, kā arī novada vadība ir sapratusi, ka tomēr šajā lielajā svarīgajā uzdevumā ir jāpiedalās arī policijas darbiniekiem. Tas nozīmē, ka jāveltī zināma daļa laika vismaz reizi nedēļā izbraukt pa tām adresēm, kas saistās ar cilvēku nevīžību par atkritumu saimniecību. Mēs kopā ar vides servisu speciālisti, kuri iepriekš sagatavojuši materiālu, izbraucam pie iedzīvotājiem un vienkārši izrunājamies. Ir gadījumi bijuši, kad tiešām šos atkritumus nesā uz citiem konteineriem, par to tiek informēts, kā rezultātā tiek atrasta vainīgā persona un sastādīts atbilstošais protokols. Atkritumus Bauskas pilsētā un rajonā apsaimnieko SIA vides servis, kas ir domas izveidotā kapitāla sabiedrība speciāli šim nolūkam. Pilsētā ir izveidoti apmēram 60 dalītās atkritumu vākšanas laukumi un arī izvietot konteineri pēc noslēgtajiem līgumiem. Konteineri paredzēti dalītajiem atkritumiem. Dzeltenajā konteinerā liekam kopā petu, papīru un kartonu. Un zaļajā konteinerā atsevišķi iepakojam stiklu, pudeles, burkas. Logu stikls tiek vākts atsevišķi, jo tam ir cits sastāvs. Un, kā prakse rāda, jebkurā gadījumā mums šie dalīto atkritumu vēlreiz jāatšķiro no piemaisījumiem. Un tad iznāk arī ekonomiski izdevīgi braukt, jo tik un tā ir šie atkritumi jāpāršķiro. Lielāku daudzumu sašķirotus atkritumus iedzīvotāji bez maksas var nodot dalīto atkritumu pieņemšanas laukumā, kas atvērts katru dienu. Laukumā pieņem papīru, kartonu, polietilēnu, stikla taru, logu stiklu, PET pudeles, metāla izstrādājumus, kā arī videi kaitīgos atkritumus, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, riepas, baterijas, akumulatorus un luminescētās spuldzes. Kopumā 2009. gadā pārstrādē nodotas apmēram 500 tonnas otrreizēji izmantojama materiāla. Vides servis un kopā ar pilsētas pārvaldi rīko bīstamo sadzīves atkritumu un lielgabarītu savākšanas akcijas. Šajās akcijās iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot pāršķirotu stiklu, papīru, kartonu, dīvānus, leduskapjas, visas nolietotās elektropreces. Un pēc iepriekš izveidotām adresēm vides servis savāc un ved uz šo pāršķirošanas laukumu, tālāk jau izvietojot viņu pa frakcijām. Tāpat Bauskas novadā veiksmīgi ir atrisināta zaļo atkritumu nodošanas sistēma. Kompostējama materiāla savākšana notiek ar speciāliem konteineriem, kur ir virsū atzīmes, ko drīkst, ko nedrīkst mest. Pārsvarā tie kapi parki. Nogādāts šis materiāls tiek poligonā, kur viņš tiek tālāk izmantots kā šūnas pārsēdes materiāls. Šis kompostēšanas veids mums jau ir 2 gadus kā ieviests un ļoti veiksmīgi, jo netiek zaļie atkritumi deponēti kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.